Daktere Aizsilniece, ģimenes ārste, Latvijas ārstu biedrības viceprezidente. Parasti karstā laikā mums arī nepatīk braukt mašīnās vai atrasties telpās, kuras ir karstas, un tāpēc mūsdienās mums ir tā iespēja lietot kondicionierus. Bet ko vajadzētu atcerēties, īpaši, ja mēs mašīnā pārvadājam bērnus, kad ir ļoti liela šī starpība starp kondicionēto telpu, kondicionēto mašīnu un temperatūru ārpus mašīnas vai ārpus telpām, tad ir jāsaprot, ka ja tas ir vairāk nekā 8-10 grādi, kad ķermenim tas ir liels pārbaudījums. Līdz ar to, ja mēs liekam mašīnā bērnu, kurš ir maziņš, un ja mēs uzliekam, grādus, kas atšķirās no ārsta temperatūras par vismaz 10 vienībām, tad vajadzētu bērniņam uzvilkt jaciņu, jo citādāk viņam ir tāds milzīga atšķirība šīs temperatūrās, viņš nevar adaptēties. Un bieži vien ir arī tā, ka tieši vasaras sezonai sākoties sākās ļoti pieaugušiem cilvēkiem, kur brauc mašīnās un izmanto kondicionēšanas sistēmas, sākās iesnas un kakla sāpes. Tieši šī paša iemesla dēļ, kad ir šīs temperatūras starpības, un tomēr mums ir grūti pielāgoties tam un norēģēt. Un tad jāsaka, ko mēs varam darīt, ja tās iesnas ir sākušās, īpaši maziem bērniem. Vajag atcerēties, ka bērniem līdz 2 gadiem vispār labāk deguna pilienus nelietot, arī līdz 6 gadiem neiesaka lietot, īpaši neiesaka lietot tāds deguna piliens, kas sašaurina. Protams, māmiņa saka, un ko tad darīt, ja bērns naktī neguļ? Varbūt var iepilināt 1-2 reizes, bet ir ļoti jāuzmanās, jo tās blakusparādības no šiem pilieniem var būt daudz nopietnākas. Ko var pilināt arī lieli cilvēki un mazi bērni? Tas ir fizioloģiskais šķīdums, jeb jūras ūdens, kas ir aptiekās nopērkams ar dažādiem nosaukumiem. Un ir arī citi šādi pilieni, kas vienkārši mitrina un nedaudz atvieglo šo tūsku sajūtu un palīdz elpot. Un tas būtu tas, ko būtu vērts atcerēties par vasaras periodu. Un to, ja mēs kāpjam mašīnā, kurā ir kondicionēšanas sistēma un kur būs stipri zemāka temperatūra, ir vērts uzvilkt jaciņas gan bērniem, gan pieaugušajiem.